Es vēlos padalīties ar vienu savu pieredzi, kas man bija sakarā ar vienu privātās klientes stāstu. Šī bija brīnišķīga sesija, kur mēs dziedinājām klientei skumjas sajūtas, kuras rodas tad, kad kāds cilvēks aizbrauc projām, kad šo cilvēku nevar satikt, kas rodas tajā brīdī, kad kaut kāds tūs mīļš cilvēks nav blakus. Un tad, kad mēs gājām procesā, un es savai klientai prasu, kura ir tava zemapziņas daļa, kura ir tā, kura cieš. Un uz ko klienti ieejot dziļā apziņas paplašinātā stāvoklī, viņi savienojas ar to daļu, un viņas atbilde ir tā daļa, kura mīl. Un tas aha moments ir tajā, ka nevar būt mīlošā daļa, kura cieš, tāpēc, ka mīlestība nav ciešanas. Kāpēc es šo visu stāstu? Tāpēc, ka daudziem cilvēkiem mīlestība asociējas ar šo skumju sajūtu tad, kad tā cilvēka nav blakus. Mums citreiz liekas, ka tad, kad es skumstu, tad, kad es izjūtu tukšuma sajūtu, tad, kad tas cilvēks nav blakus, tad tā ir mīlestība. Īstenībā tā nav taisnība. Tajā brīdī cilvēks vai kā dvēsele, viņa izjūt skumjas, kā atsevišķu zemu vibrāciju, kuru mēs varam izjust, tad, kad mēs sev kā režisori uzorganizējam savā dzīvē kaut kādu situāciju, kuru mēs šo sajūtu varam izjust. Un tā nav mīlestība. Daudzi cilvēki jauc šo emocionālo pieķeršanos vai šo skumju izjušanu tajā brīdī, kad tas cilvēks nav blakus, kā mīlestību. Bet tas pat loģiski padomājot, mēs saprotam, ka ja tu mīli, tu nevari skumt, jo mīlestība nav skumjas. Tā daļa, kura mīl, tā nevar skumt, tāpēc, ka viņa mīl. Un tad, kad to saprot, mēs varam atdalīt šīs divas daļas. Mēs saprotam, ka ir viena daļa, kura ir pieradusi reaģēt uz kaut kādu situāciju ar skumjām, ar tukšuma sajūtu tajā brīdī, kad cilvēks nav blakus. Un tās ir skumjas. Un ja mēs paskatāmies tajā vibracionālajā skalā, mēs saprotam, ka tā ir ļoti zema vibrācija. No šīs vibrācijas mēs nevaram izjust mīlestību, jo mīlestība ir pilnīgi citā vibracionālā līmenī. Tā ir ļoti augsta vibrācija. Tajā brīdī nevar būt vienlaicīgi skumjās un mīlestībā. Man ir bijušas vairākas situācijas, kur klientes atpazīst šo savu iekšējo daļu, un tad, kad mēs izveidojam šo separāciju, kad mīlestība nav ciešanas un skumjas nav mīlošā daļa, tad mums veidojas tāds atmošanās moments, kur mēs saprotam, ka mēs varam atmest šīs skumjas, mēs varam izdziedināt, atlaist, atbrīvot no sevis šīs skumjas un konstanti pievērsties šai daļai, fokusēties uz to daļu, kas ir mīlestības daļa, un šī mīlestības daļa akumulējās ķermenī, neatkarīgi no tā, tas cilvēks ir blakus vai nav blakus. Un kāpēc šis ir svarīgi? Tāpēc, ka daudzi cilvēki izmanto afirmācijas kā tādu programmēšanu, kur mēs, piemēram, sakam, es izvēlos mīlestības pilnu realitāti. Un ja mīlestība asociējas ar šīm skumjām, tad padomājam, ko mēs ar to radam. Tāpēc vēlreiz skumjas, pieķeršanās, atkarības sajūta, līdzatkarība nav mīlestība. Ja mēs tiešām mīlam, mēs mīlam neatkarīgi. Cilvēks ir blakus vai cilvēks nav blakus, tāpēc, ka tā ir tikai sajūta iekšā sevī, un mīlestība un skumjas ir pilnīgi atšķirīgas vibrācijas.